2006. gada oktobris. Kāpēc tu domā, ka Wall Street tev ir īstā vieta? Jautāja tirgotājs. Pēters Ostbergs saslējās krēslā un teica savu sakāmo. Es esmu matemātiķis un arī aktieris. Saprotu gan skaitļus, gan cilvēkus. Es palīdzēšu bankai nopelnīt. Tirgotājs, viņa vārdu Pēters bija aizmirsis uzreiz pēc iepazīšanās, pacilāja Pētera CV. Viņš bija varbūt pāris gadus vecāks par Pēteri, kuram bija 20. Tirgotājs lepojās ar bārdas rugājiem un sava dārgā krekla piedurknis bija atpocījis līdz alkoņiem. Krēslā viņš bija izgāzies tā, it kā šī būtu nedēļas vismazāk svarīgā saruna. Stīvs un gludi noskubies melnā uzvalkā no Men's Warehouse izpārdošanas, Pēteris jutās kā skolnieks. Droši vien tā tas arī bija domāts. Universitātē tu samācījies diferenciāļus, tirgotājs teica. Vai tev šķiet, kā ar to pietiek, lai pelnītu naudu finanšu tirgu? Pēteris pašķieba galvu, it kā jautājumu rūpīgi apdomāt. Blakus nodalījumā atskanēja vienkārši brīvi smiekli. Viņa sancenčiem laikam klājās labāk. Šodien vecajā, cienījamajā Wall Streetas bankā Arnes Brothers bija superdiena. Gala intervijas jaunajam baņķieru iesaukumā. Bija 3 vakances. Ar Pēteri sacentās labāko ASV universitāti 20 beidzēji. Kaujas lauku sedza pelēks biroja paklājs un apgaismoja augstas dienas gaismas spulces. Lielie logi pavēra skatu uz Amerikas avēniju un Radio City namu, bet Manhattanas krāsas un trokšņi šo stāvu nesasniedz. Gaisā virmoja kafijas aromāts. To dzēra tikai intervētāji. Matemātika palīdz saprast tirgu, Pēters teica. Protams, man vēl ir daudz jāmācās. Kāda šodien ir federālās rezerves likme? 5,25. Pirms pāris nedēļām Pēters par likmi nebija pat dzirdējis. Bet rīt gaidāms lēmums, iespējams, ka viņi cels. Tādā gadījumā 10-gadīgās obligācijas labāk pārdot vai piepirkt? Pārdot. Pēters atcerējās frāzi, ko Džims Krāmers piesauca savā TV šovā. Jā, nu, protams, celšana nav jau ierēķināta tirgus cenā. Tev ir akcents. Pēters apvainojās. Jā, es uzaugu Latvijā, atbraucu mācīties. Latvija, tas ir kaut kur pie Kazahstānas. Tā ir neliela valsts uz rietumiem no Krievijas, pie Baltijas jūras, uz dienvidiem no Somijas. Pēters no pieredzes zināja, ka Igaunija labāk mums nepieminēja. Tirgotājs kaut ko noņurtēja. Paspaidīja savu BlackBerry telefonu pogas, pastījās pa logu. Paņēma Pētera CV un saburzīja bumbiņā. Pēters klausījās papīra čaukstoņā, vērojot, kā tas pamazām pazūd. Vidējā atzīme 3,8 no 4. Semestris Budapeštā, ārpus skolas sasniegumi, acumirklī vairs nekā nebija. Pēterim baigos sakāpa karstums, bet viņš turpināja elpot mierīgi. Viņš pārāk daudz laika bija pavadījis, lasīdams Dealbreaker žurnālu, lai reaģētu uz tik paredzamu provokāciju. Vai kas noticis? Tu runā pareizi, teica tirgotājs, bet tu te neiedaries. Pēters skatījās viņam acīs. Iedaros. Turpināja skatīties vēl sekundi, vēl vienu, vēl 3. Pēters nemirkšķināja acis. Tirgotājs arī ne. Džeka uzacis savilkās. Baigā noraustījās uzsolis. Zobi sakodās ciešāk. Nenovērs skatienu, nenovērs skatienu, nenovērs skatienu. Tirgotājs iesmējās, uzsita ar plaukstu pa galvu, piecēlās kājās. Pārliecina pārējos. Varbūt tiešām iedaries. Un tā, tas ieskats Wall Streetas pasaulē.